man tev, Anti, ir jautājums. Kas ir vislabākais materiāls, kas līp klāt pie magnētiem? Dzels? Dzels, pareizi. Un ko vēl, kur vēl dzels izmanto, vai tu zini? Nu, es no dzels veido dažādus priekšmetus. Jā, kurš vēl zina, kur vēl izmanto dzels? Ar to, ko var uztaisīt motoru. Vai uztaisīt motociklu. Arī motociklu var uztaisīt. Bet visu kaut ko var uztaisīt, Bet vai jūs zinājāt, mīļie draugi, ka dzelzi var arī ēst? Jūs zinājāt, ka dzelzi var ēst? Es arī ne. Un patiesībā dzels ir ļoti, ļoti svarīgs, lai organisms būtu veselīgs. Un mēs katru dienu ēdam dzelzi, mums vajag ēst dzelzi. Bet tas nenozīmē, ka mums ir jāņem un jāgrauž dzelzi. Nevar jau sagraust. Es jums piedāvāju, uztaisīsim visi kopā eksperimentu, kurā mēs redzēsim, kad iekšā ēdamā ir dzelzs. Gribat? Jā. Super, taisam. Un tas, kas mums būs vajadzīgs, pavisam parasts blenderis. Jā, kas vēl? Tad mēs paņemsim pašas vienkāršākās pārslas. Esat mājās, ēdat pārslas? Ar pienu, vai ne? Mēs ievērsim iekšā pārslas, blenderī, un, kas ir ļoti svarīgs, šīm pārslām ir jāpielej ūdens. Pieliesim ūdeni. Pieliesim tā, lai ir gandrīz vai pilns, jā? Labi. Pieliesim. Un tagad ēdīsim? Un tagad nē, tagad ko darīsim? Blenderēsim. 3, 2, 1, aiziet! Apskaties, kas te sanāk. Un mums ir ļoti svarīgi viņu samalt pēc iespējas smalkāk, jo tur ir iekšā dzels, bet viņš ir ļoti, ļoti mazos apmēros. Viņu ir jāpamaļ kādas minūtes, 5. Ja? Labi. Es savukārt, lai mēs varētu taisīt eksperimentu, esmu jau, es jums parādīšu. Ko tu esi sagatavojis? Redz, cik daudz jau es esmu sablendējis. Cik tur ir daudz? Tās ir tās pārslas ar ūdeni? Jā, tās ir tās pārslas, viņas ir sablendētas ar ūdeni. Un tas, ko mēs darīsim, mēs viņu noliksim šeit uz galda, jā? Labi. Un lai mēs tagad varētu dabūt metālu, kas mums ir jādara? Magnēts. Ir vajadzīgs magnēts, jā? Un mums atkal vajag paņemt ļoti šo stipro neodīmu magnētu, jā? Un tad mēs sākam ar magnētu braukāt pa visu to maisiņu un arvien vairāk un vairāk mazas metāla daļiņas savalkās pie tā magnēta un beigās kaut kādā brīdī mēs jau varam redzēt, kad sāk savilkties mazi melni metāla gabaliņi. Skatāties! Redzat, kurš redz? Kurš redz? Redzat, apskatoties, cik te metāls ir savācies iekšā. Tas ir no pārslām. Un tas ir viss šeit iekšā pārslās, un tas ir tas metāls. Bet tas dzels taču mums ir vajadzīgs, vai ne? Jā, jo mums asinī ir vajadzīgs metāls, kas visas labās vielas nogādā tur, kur viņām ir vajadzīgs. Klau, bet vai tu zini, cik daudz dzels cilvēkam vajag apēst gada laikā? Gada laikā tas ir labs jautājums. Zini kā, es tūlītās parēķināšu. Nē, es labāk jums parādīšu. Zini, cik daudz cilvēkam ir gadā jāpēt dzels? Uzmanību, gatavību. Kas tas ir? Nagla. Tā ir cilvēks apēd gada laikā gandrīz vai šitik pat daudz metāla. Ko tu stāsti? Tik daudz metāla mēs apēdam gada laikā. Nu redz, arī jūs mājās varat izdomāt visādus jaunus trikus, sūtīt mums uz mūsu mājaslapu, un arī jūs varbūt varēsiet būt pie mums šeit studijā. Tieši tā, gaidīsim. Gaidīsim un tiekamies nākošā raidījumā. Atā! Atā! Atā!